mērķis ir tas, lai cilvēks nepaliek viens mājās, lai senioriem būtu vieta, kur doties, kur just šo piederību, kur pavadīt savu brīvo laiku lietderīgi. Šī angļu valodas stundas idejas pirmsākumi ir saistīti ar to, ka angļu valodas apmācību senioriem sāka pasniegt Ukraiņu brīvprātīgā, kas nāca regulāri šeit uz centriņu un mācīja senioriem angļu valodu, jo seniori bija izrādījuši interesi. Un šobrīd šo stafeti ir pārņēmuši 2 brīvprātīgie jaunieši no Eiropas. Viens ir no Portugāles, otrs no Francijas, Leonardo un Oskars. Un veiksmīgi šīs te apmācības turpinās. Seniori regulāri pirmdienās nāk uz nodarbībām. Šīs jaukas nodarbības ir nedaudz atšķirīgas no klasiskās izpratnes par jaukas nodarbībām. Un šajās nodarbībās, šīs nodarbības tiek pielāgotas senioru spējām un vajadzībām, ir iekļauti elpošanas, stīpšanās vingrinājumi. Заморачиваемся еще. Пауза. Назад пошли. Исходное положение. Быстрый шаг. Nedēļā reizes tiek svinēts dzimšanas dienas, svētdienas un svētki, kas ir atbilstoši tajā nedēļā. Seniori labprāt piedalās šajos pasākumos, viņiem tas ir ļoti svarīgs, jo dažam varbūt šis centrs ir tā viņa ģimene, jā, un ir vieta, kur nosvinēt savu dzimšanas dienu, savu vārdienu, sajust apkārtējo cilvēku atbalstu. Viņi gatavojas šīm svētku reizēm, gatavo cienastu, gatavo apsveikumus, un viņš daudz šeit saņem to, ko viņi nesaņem savā ģimenē, dzīvojot vieni. Tie, kuriem nav ģimenes, vai arī viņu ģimenes locekļi ir kaut kur tālu. Šis labs variants tam puķam, kas nezied uz palodzes pielikt klāt.